Esiet sveicināti manā kanālā Perikupu dzīve, Artūrs Miškinis. Sveicieni, es joprojām vēl esmu Amerikā. Nu, realitāte es jau esmu Latvijā, kad skatāties, bet video es vēl esmu Amerikā. Rit, kur jau te diena, principā atlidojas svētdien. Tagad ir piekdienas vakars, darbus beidzām. Un kā jau nosaukumā redzējāt, šis video tiks veltīts, kā mēs braucam skatīties Formula driftu Amerikā Orlando posmu. Šodien tur jau notiek treniņi. Jā, tā kā aizbrauksim paskatīties, varbūt pacentīsimies parunāt ar kādiem no braucējiem. Varbūt kāds mani pazīs, kādreiz redzēts, varbūt kaut kur kaut kā. Bet redzēsim, kā tur iet, kādas ir sacensības Amerikā, kādas te ir iespējas, kā notiek sacensības salīdzinājumā ar Eiropu. Es domāju, būs baigi forši. Tā kā iekārtojies kārtīgāk. Man līdz Orlando laikam 4,5 stundas jābrauc, Aleksandrs pie stūres. Mēs mauksim šovakar uz Orlando, paskatīsimies pilsētu. Rītdien ap 1 jābūt trasē, tur jau sāksies iesildīšanās, treniņi un tad jau tandēmi. Tandēmi būs vēl līdz 11 vakarā, tā kā paliksim Orlando 2 naktis. Tāds svētdien, pirmdien, kas saka, vēl tepat uz vietas un tad jau uz mājām. Labi, kārtojamies, maucam. Pusceļu mēs nobraucām, kā redzējāt, iebraucam Floridas štatā, kur mazā zīme, ko var nobildēties pa lielam. Tā kā, jā, 2,5 stundas nobraucām, vēl 2,5. Jūs tur Latvijā guļat, bet es pamazām kustamies. Skatījos video, kad Orlando tagad ir lietus. Cerams, ka rīt mums tur nebūs. Šovakar paskatīsimies savu pilsētu, rīt no rīta atpūtīsimies un tad jau sāksim drifta lietas. Nevajag atkārtot 10 reizes. Ka mēs braucam ceļā. Ka nav tu pa muldēšu. Jau te īsti krokodili pilsētas centrā. Ejam meklēt kaut ko pārēst. Ejam dzert alu. Čau, sveicien nākamajā dienā. Esam Orlando drifta posmā. Tikko iebraucam rekutūru, nolikāmies pie pašas iebrauktos, tikai tāpēc, ka Aleksandrs teica iepriekšējā Atlantas posmā, kad viņš bija tur kaut kur tuvumā, noparkojies un lai izbraukt vajadzēja. Cik stundas vajadzēja, lai izbraukt? 3 stundas tikai, lai izbraukt no parkinga, tāpēc noparkojamies pie pašas izējas. Ceram, ka no tādām džekpotu, kad nebūs izbraukšana citā vietā. Mēs ejam, kur visi skatītāji, pagaidām 2 stundas treniņi, 3 ies, tad visādas tur atklāšanas, top 3-2. Nu, jūs visu redzēsiet, tā kā mēs ejam, skatāmies, kas tur būtu. No ko, esam pirmoreiz Amerikas driftā Formula drift. Pagaidām, kā skatītāji, es kā būs pēc tam. Svaigs gaiss, riepus marža. Sākas top 3-2. Kā es klāt nāku, tā uzreiz telti cietni. Tā kā sveicieni vēlreiz no Formula drifta. Rekur skatāmies, kā būvē Mustangus. Rekur jau skrūvē Dīna mašīna gatavā top 16. Un staigājot pa šeieni,
ja godīgi jau pirms tam radās doma, varbūt kādu posmu uzbraukt šeit, atsūtīt, vai 12 šeit. Rakstat komentārā, kas varētu palīdzēt man šeit atbraukt, nosponsorēt to visu pasākumu, atbalstīt finansiāli. Un ierakstīt komentārā, ar kuru no Latvijas braucējiem man, kā saka, komandā atbraukt šeit, viņas uzbraukt. Labi, Formula driftu tas ir nereāli, bet kādu no ziemas posmiem te patās Amerikā. Citi brauc uz Omanu, mēs atbrauktu šeit pat uz Ameriku. Vai ar savu Mustangu, vai ar savu V12. Tā kā mums būtu šeit teltiņi, vai šeit, vai citur. Ja Orlando ir arī ziemas posmi un tā tālāk. Tā kā tas būtu, manuprāt, interesanti un iespējīgi. Raksti komentārā, ietago kādu, kam tas interesē. Jā, pirmoreiz dzīvē redzu 400 Z. Šīs ir divas jaunās platformas, kas ir populāras driftam. Jaunais 400 Z. Pilots izgastījās agresīvāks. Un M2. Labi, Porsche labāk piekrīt. Bet šitam M2 kaut kas ir labi, šits ir ar paku kaut kādu jau. What's the best one? And he got it. Oh, thank you. You're welcome. Good as that. Vinnēju kaut ko, lādzīgi. Uz krūjītes, kur liek. Tape measure key ring. Thank you. You're welcome. What is people married? Mēs to ieliksim internetā. And you got one. There you go. Oh. This one. Thank you. You're welcome. Dabūjām Rockstar M. Supra. Toyotas Rockstar MG. Vēl viens ar kompresoru. BMW. Te viņam amerikāņu V8 liek un kompresoru. Šeit viņi brauc ar 295, 40, 18 pusliki un kas humforu iepatāja. Kadiljaks. Madisona mašīna. Arī kompresors V8. It's okay, sorry. It's okay. So man ar disku tikko iemauc. Šits ir skaistākais. Ielēdīsim iekšā jaunu riepo. Ar Kendām brauc. Kens Tomasa Supra. Ar 240 ar turbīnu. Šeit gan ir smuks. Pa turbīnas ar GoPro tur iemest iekšā nepamanīt. Šmoku nav. Viņiem nemaz filtri nav, tikai sietiņš. Tā mašīna vispār ir krāsaina vai? Labi, tačni. Arī LS ar kompresoru. Magnusona kompresoru. It's always absolute chaos. Can you reword the maze? Maz vietas, riktīgi maz vietas. Bet jā, tāds vienkāršāks nekā pie mums. Vēl piedomās pie sīkumiem. Uzzīmē to te balončiku uzpūs nitru. Tur izrādās var paņemt Dīna gumiju atlikumus no mašīnas. It's tired. Šeit Formula driftā arī populāri dot, kad tā saucamās autografus, bildēšanās un tā tālāk. Reku 50 Dīns tagad parakstās uz kādiem suvenīriem dot un tā tālāk. Te kā arī noteikti filmēšana, video un tādā veidā. Tāda tā amerikāņu drifta kultūra ir palielā. Smukumā. Un te vēsel gara rinda. Mēs iesim kaut ko no suvenīriem, nopirksim, varbūt kaut ko izdosies starp komentāriem. Droši rakstat vai starp komentāriem, vai starp sekotājiem. Neaizmirstiet to, ja būs kaut ko lozēšu un nebūsiet sekotājs, nebūs meklēšu tālāk lozēšu. Es saprastu, kāda merči ir RTR, viņi teltī. Šitie keponis, ap citu smuki, domāju, kāds pāris keponis paņem kādu maiku.
Un jā, bija kaut kāds iepriekš smukāks maigas, tās jau ir beigušās. Piemēram, Dīns brauc ap 315, 40 uz 18 riepa. Pusliks. Jā. Diski arī ir šaurāki nekā riepas. Tāpēc viņi ir tik ātri. Tā ir, kur arī Asbo Supra. Pats ar par Asbo stāv. Tā kā tusiņš ir par pilnās parā, tagad izsadot tos parakstus. Nekā tā. Hey, hello from Latvia. Oh, right on. Yes, Miss Guinness, driver too. See your runs very amazing. Yeah, thank you. Yes. Thank you. Yeah, they try. Yeah. Okay, good runs and see you. Thank you. Bye. Kā arī rekur Ādamēl zīm mašīnu. Man liekas, vai neesmu no otras puses varbūt redzējos to rādību. Nu jā, rekur arī tāda viņam mašīnas te ir. Castro, 2 JZ viņiem, Silvieta vēl mētājas. Attiecīgā stilā. Tagad sākas parādi, visi sastājas tie, kas tikuši top 16. Rekur viens no suvenīriem. Viens no suvenīriem, paldies! Tā kā jau paspēj izlozēt. Full name. Do solemnly swear or affirm that I will support and defend the Constitution of the United States. Top 16 sākas parādīšu jums vienu no iebraucieniem. Tagad ir par cīņu iekļūšanu finālā. Lietuvietis Bakšs pret 15-gadīgo Japānu. Kā šodien mauc vienkārši par Kurš būtu no jums ar mieru pavizināties pasaulē augstākajām šūpolēm? Tur augšā viņi uzbrauc un griežās. Es nē, man neievilkstu. Mēs ejam pastaigāties. Un rekur otrs trakākais, viens no lielākajiem aparātiem. Tur šaus ārā, kur viņi iebāz zemē, tagad zemē ievilk iekšā jau. Šitas ir... Jeba. Tu ir saskatījis mums, ne? Nē, tur es arī neiešu, mācam tālāk. Kādam varbūt vabolīti vai, ka zinu, ka jums nepatīk, ka tā ir visu lobsteri virsū. Piedāvājumā 2 gabali. Vienkārši gribu updateot jauno. Kāds uztaisīs pierreiz biznesu tikai vai dabūs konteinerī tādu? Ieprauksim, jā, ielīdīs. Jā. Tā kā droši rakstam, zvanam. Lietuvā ir apgrieztās mājas. Te arī ir, kur apgrieztā māja. Mēģināsim iet iekšā, parādīt, kas tur ir interesants.
Tas zemestrīces ir. Tas stabilitāte kamera neizsaka. Tur viesur vēta, tas zemestrīces. Var redzēt, ūdens uz augšu iet mazliet. Titānika ūdens augstu. O, jā. Ir diezgan augsts, teiktu ļoti augsts. Galvenais nekustināt roku. Ir augstumīgs, ne? Jau vairs negribās. Nu, pie 10 ir pārdomā. Bet pēc tam pie 20 paliek vienādi. Vienkārši mīziens norauj, lai neapsaldētu roku. Cik tu noturēji? Kas? Cik tu noturēji? Es jāskatās kamerā, bet kad ir pie 40, man liekas. Nevar padoties. Teikt, jau nav teikt reki vairs, ne? Nu tāpat ir. Just, jā. Kā cilvēki pildās ziemās, nesaprotot. Jā. Vēl to. Mēs braucam no Orlando pa ceļam. Piestājām uz Ford centru. Paņemsim šo mašīnu, dzīsim pie reizes vienam no klientiem, kas ies uz kādu citu no valstīm. Raptoriņš, F-150, tas maz. Nav tā kā Rangers Raptoriņš. Uz Latvijas šeit? Nu, labi, uz Latviju ies. Man tas ies. Nu ko, labrīt pirmdienā, esmu atpakaļ no drifta. Tāds rezumē par driftu, tā kā lai var noslēgt, kā saka, drifta video, bet vēl paralēli pirms noslēgšanas parādīšu, kas ir jauns ienācis pirms braukšanas mājās. Rezumē par driftu bija baigi forši braucēja līmenis vienkārši, pārsteidzošā, no top 3, no top 16 vienkārši. Visi braucieni kā fināla braucieni. Ko pārsteidza Dīns, izkrita top 16, un pirmo vietu dabūja Japānas 15-gadīgs čalīts, apsveic viņu ar pirmo uzvaru Formula driftā. Tālāk bija rekurs sarakstīšu, kas te bija pareizāk sakot, un tā kā jā, un Bakčs dabūja 3. vietu, apsveic, tā kā pasākums baigi forši ir tiešām iespējīgi redzēt to, kā tur viss notiekās. Kā salīdzināt ar televīziju, ja pareizāk sakot, tiešraidē, man baigi patika, un ja jums ir iespēja ierasties, apskatīties, tas ir tā vērts Formula driftu klātienē. Tā ko mēs? Es centīšos atrast finansējumu, kas atbalstīs, es gribu atsūtīt vienu no mašīnām uz Ameriku un uzbraukt. Protams, ne jau Formula driftu, tur nav tik viegli vai principā nereāli, bet noteikti kādus pāris posmus, kaut kādus vietējos čempionātu un posmus mēģināsim uzbraukt. Tas būtu tāds forši iespējīgs pasākums, vai ne? Vajag to darīt vai ne? Tā kā droši raksta. Mēs esam paskatījies, ko Aleksandrs tur dara un kas ir ienācis jauns. Tā kā šodien vēl es te pastrādāšu, vēl viena lieta jāiefilmē, un tad jau rītdien vakarā beidzot uz mājām, gribās riktīgi uz mājām. Skatos, te ienācis no kaut kāda pie dīlera vai privātā paņēma V12 Jaguars vecais. Jā, tur salons ir pacietis, jums pacietis, bet buņģi ir riktīgi vesela. Par tādam vērtību grūti man ir spriest un pateikt, cik maksā, bet jā, tāds aprāts ienācis. Kā vēl te pamanīju, jauns geļīgs, to mēs jau rādījām, iespējams, šitais Raptoriņš, ko vakar mēs atzinām no Orlando. Jā, smūgs foršs aparāts. Tā jauns 7. sērijas Bembis, kurš man ļoti nepatīk vizuāli, kādi viņi izskatās. Tā, es tam jāiziet pa močiem, bet tad neizskatās, ka tur kaut kas jauns beig ir ienācis. Jā, 740, šis mēs nav elektriskais. Ejam, skatāmies, kas tur tālāk ir. Skatos, ka te ved kanāmus uz citu ostu vedīs, un arī kur kvadriciklus krauj virsū tādā veidā. Kur vēl viens kvadricikls tūlīt virsū ies. Un tad projām. Tā, kas mums te vēl ir jauns ienācis, vajā džerveidīgais Audi A8.
ar uzsistu purnu, bet izskatās, vai tik tas nav kaut kāds jau taisītais. Jāskatās, kāda cena, varbūt kaut kas interesants, bet longā, tas ir A8 longā. Rekur te tāds stūrīts interesants parādījās. Tas Cherokee vecais, diezgan vecs eksemplārs, 11. gada. Cena jau kā tādu sānu bojājumu. Tā jau pareizi dzīves izskatās, limited editionā. X3. X3, gan jau, protams, ka benzīnieks. 13. gada, X-Drive'ā. Jā, benzīnieks. Tā kā tāda ar benzīnieki ir pieejama, bet, nu, cik es saprotu, kaut kā paskat, kā atvērās no karstuma, pieļauju domu. Bardačoks. Pārējais jau būtu tīri ok, vai gan jau, kad zinēja defekts, man liekas, varētu būt. Cilvēks pa 8900 nopircis tādu 2-litrīgu hibrīdu, man liekas. Jo viņš ir 40E. Nu, viņš rūc, bet nebrauc. Ar 160 jūdžu nobraukumu. 2-litrīgs smukā stūre, pusdigitālais spidometrs, komforta salons, ieplīsas stikls. Cena jau ir laba, bet 2-litrīgais un kaut kādu tehnisku ķibeli, kā saka. Pa 1100 tādu tiguānu nopircis kāds, kas bijis plūdos, vēl ir uzsis, ūdens līmenis bija līdz šejienai. Tā vaļā nemaz netaisīšu, bailes nomirt. Tā kā benzīnieks, šis gan man liekas ir iegrābiens, pa tādu nav tik daudz ūdeni bijis. Kaut gan pēc bildēm, te neizskatās, ka tik daudz ūdens vispār bijis kaut kas tur. Bet, nu, kāds varbūt tādā veidā norakstīs mašīnu. Te kā arī daudz ir arī jauno Camry, starp citu, jā, Camrys jaunais, Camry vai kā viņu katrs saukā. Šeit jau ir dabūjis pa sānu. Ar tādu salonu. Tūlītās apskatīsimies, cik maksāja salinoši mazām vizuālo defektu salīdzinoši. Visādi Hyundai, RAV4 pilnstere, kur ir citu Toyotas benzīnieks un hibrīdus te var diezgan padauds atrast. Bet, nu, viņi ir pieprasīti, jo uz dažādām valstīm. Šitais Camry jau tīri vēl salīdzinoši simpātisks ir. Ko tāds te vēl. Nē, šitam es tev nepateikšu, šit vēl vecais, cik maksā. Kāds tukšums te jau tika izvests normāli mašīnas pa iepriekšējo nedēļu. Jāgaida jauns viņam te pievedums, kurus var vest projām. Tur divi kravinieki kraujās jau. Viens virsū, viens nostunieki un nākamais gaida. Un mēs te pastaigājāmies. Skatos, te ir ienācis vēl vecais. Un šis gan beigi dabūjis. Tādu jēga taisīt nav deterēt viņu. Tur vecais džīps, Cherokees. Tāds ar kādam vajag. 5,9 benzīnieki. ...98. gada. Ar tādu salonu. Starp citu, jā, pie mums viņa maksā. Atcerieties vienreiz tādu... Nē, šita... Nē, mums jaunāks, bet šits ir vēl vecāks. Jāapskatās varbūt tāds, kur salinoši maziem defektiem. MLs jaunais. Nu, es tā sauc viņu par ML. Diezgan jauns. Formatiks. GLE, pareizāk sakot, viņš ir. Jā, airbaga veseli. Tu tās cenu varēs paskatīties. Šis tāds interesants variants, kam vajag pajaunu Mersi. 20. gads, starp citu. Liekas, viņš jaunāks. Kāds ir nopircis pa $15,000 tādu X5. Tā it kā no šīs puses ir ok, ne? 20. gads, brūc un brauc. Pirmā lieta, ka viņš ir tikai pakaļ velkošā, no salons, gandrīz vesels vai ne. Un tajā jāskatīties otra puse. Otrā pusē gan nav tik labi, kā liktos. Te jau lukturis trūkst, moldings trūkst, par durvīm ir dabūjis, bet pa lielam te arī pilnču par detaļām. Izskatās, to ne tā kā apzaks, to ne sis, to ne apdrošinātāji gatavojuši. Starp citu, tīri neko tāds variants var būt tās kādam, ja nebūtu tikai pakaļ velkošā.
Jau ar tādu aplasītu priekšu, kā apdrošināta aplasīja Q5 pieejams, kur pilnsalons ar detaļām. Tas mažāk kā jaunā mašīnā, pieļaut domu, ka nobraukums ļoti maziņš. Tās Q5, tad paskatīsimies arī cenu. Domāju, tīri ok variants, starp citu, jo gads viņiem ir 22. Kur ir numuriņš, varēs iečikot. Par 9000 kāds ir nopircis neejošu 19. gada Audi Q7. Daudz jautājāt, vai tāds ir iespējams iegādāties. Rekur lūdzu. Testa švīkāts, kaut kur paspēja sabojāt. Bet galvenais, ka buņģi veseli pārējais. Pilnpiedziņa loģiski. Brūnāda salonu. Kas par defektu? To jau neviens nezina. Rakstīts nebrauc un nerūc. Bet buņģi veseli, tā uzskatu, šī tā cena ir laba. Rekur šis jau te ilgi stāv, vai citi pareizāk sakot, ilgi stāvējis. Bet nu tāda jau pa lielam nav arī jāiz, kā jau iepriekš rādīja. Gan jau neatcitās ar to, šis jau tiešām ilgi stāv. Ar tehnisku ķibeli šāds skaistulis ir nopirks par $38,000 padārgi. Viņš rūc, bet nebrauc. 340 M. Tā jau viņš ir riktīgi smuks, bet kaut kas attiecīgi ar kārbu. Vai šis ir pat ciet ir, vai ir elektronikas problēma, bet tā jau riktīgi smuks. M340. Un arī tāds Audi, šis izskatās ir bijis plūdos, nemaz negribu taisīt vaļā. 24. gada Audi. Vai kur ar tādu salonu dabūjis ūdeni. Tās ir tiešām nav jēgas ņemt, ja vienīgi kādam buņģas detaļas vajag. Attiecīgi tas šitāds Audi, šo mums liekas jau rādīja. Un šim gan cipars mums 3-trīgs benzīns. 16. gada pa 4600 Audi A7. Ļoti interesants variants. Nav zināms, kas viņu ir tirgojis, apdrošinātais vai privātais. Rāda salonu, loģiski pilnpiedziņi, benzīnieki. Kaut kas te bija piesmert iekšā. Jā, rekordēt šitā defekta. Viņš tika ielikt izsolē. Pa tādu naudu viņš ir aizgāja. Ir adekvāts cipars vai nav? Paši spriežat. Merši, Teslas. Tā kā visiem, kam interesē kopars IAAI un vēl citas izsoles. Tā kā izvēle pilns. Sākumā pa lielam piedāvājumu klientam pašam izvēlēties. Drīzumā būs arī pakalpojums, ka mēs sāksim meklēt mašīnas arī Amerikas tirgu, palīdzēsim piemeklēt. Ne tikai iegādāties un piegādāt. Šodien viņam riktīgi darbīga diena, jāiekrauj vairāk kā 20 konteineri, kur jau tie lieli čupi jau šodien ir aizvesti, tā kā vēd klāt nākamos un sūta projām. Tā kā tā, pietiksme tas steigāties, jāiebrauc Teaplīts izbraukt un jāsavāc viena mašīna, kur esam iegādājušies, tāpat nav privātpersonas. Jāiet pakrist Aleksandram uz nerviem, viņam šodien pārāk daudz darba, lai viņa filmētu. Tad viss notiekās. Nu kā, šodien pieklus jau strādā? Diena tikai sākusies, tā kā. Rukā arī pa šim noskāju iepriekš teicu. Un akumulātoru klemes nostrepu, tev iekšā detaļas ir, liekas. Priekšā, tāpēc, ka celsies uz augšu, apakšā pabraukt ar mašīnu. Liepur karieku izbrauks ārā, tomo mašīnu iekšā un tad apakšā vēl vienu triņu. Tā kā nav, ka tā vairs daudz rādīt, lai cilvēki strādā, un mēs brauksim vēl uz nākas. Nu ko, atbraucam Modrikse ramām pakaļ. Rekur stāv smuki Voliģis pļāvā mazā nefermiņā saimniecībā. Aleksandrs skrūvē numurus un bliežam uz laukumu. Pēdējā diena, pēdējais vakars, pareizāk sakot, Amerikā. Pastaigāju par tā vietējo outletiem. Cenas nezinu, jo firmi no sapu, kā saka, drēbes Latvijā arī nepērku. Tā jau liekas, kaut kur ar atlaidām ir. Vienu veikalu gan foršu atradu. Tur gan ir tāda 50, 70, 80% skido un citreiz kaut ko pēdējiem izmēriem. Un kā es izmērs, tad kaut ko interesanti var atrast. Tā kā tur kaut ko arī dabūju. Tagad pastaigāju. Iegāju Walmartā, iegāju vēl citos veikalās, kaut kā suvenīrus atpirkos. Tā kā jāskrāmē čemodāns, jāpaguļ, rītdien jāieskrien līdz kopertam un tā jau bliežam uz mājām, pat gribās uz mājām. Nepagāja ne nedēļa, kā jau sagribējās uz mājām. Tā kā tā. Nu ko, ir man otrdienas rīts. Jā, ir otrdienas rīts. Es jau esmu startējis no Aleksandra mājām, kur Ramsakos vizinājos, sastāsim viņu šeit pie Aleksandra darbā.
Paldies Aleksandram par sagaidīšanu, par visu parādīšanu, par sadarbību. Paldies viņu komandai, kā arī viņa ģimenei. Par 10 dienām pagāja ātri, darbīgi, forši, interesanti. Tā kā daudz video arī jums parādīju. Kaut kad taisos atgriezties vēlreiz uz šeieni. Kā jau teicu, driftā gribu atgriezties ar driftu šeit gribu atbraukt. Kārtēji tukšie konteineri. Un jā, vēl pa ceļam iebrauksim tagad Kopartā, un tad jau vedīs uz lidostu. Tā kā paliek priekšā man gara diena, vairāk kā diennakts ceļā, un tad 2 dienas gatavošanas driftam. Ēriks ar savu komandu un Mangali tagad, un Riči tur cīnās ar Mustangu, tempi vienkārši mežonīgie, kas ir izdarīts jau pirmdien, pirmdien. Ap 3 viņi saņēma mašīnu, Ričs aizveda, jāvi ir izkrāsots salons, dugas, koilas uzlika, vaisops ir uzlikts, man liekas jau. Cīnās ar elektroniku, pērk detaļas, ņemās, tur, man liekas, neguļ viņi. Tā kā process būs dārgs, reaktīvā lidmašīna lido. Jā, nu redzēsim, paspēsim, nepaspēsim, jo piekdien jābūt Zelda stenda, Savirzes stenda un uz Jēkabpili. Tā kā maucā. Jā, aizmirst parādīt. Ir arī tas sniegamočs, jo viņš gribēs pačamdīt gumijas. Jā, šim cena nav pieejama, bet jā, starp citu, ir arī sniegamočs. Visi jautāja cenas, nu nav nemaz tik vienkārši te atrast. Bet, ieiet Kopartā, IAI, mēģināt tur kaut ko jau atradīsim, kopistiski. Tāds AMG, vandālisms, kur viņa kods ir nobērsts. Vai nu bija zakts, vai speciāli norakstīts. Tā ir tā, ka kaut kādi sīkumi uztaisīti, kad huligānismu filmēt tad nedrīkst. Jā, iepriekš neiefilmēja daļu, nepiespiedu filmēt. Mēs atbraucam apskatīties šos 2 Challengerus. Kādi izskatās. Šitās bija dzīvāks. Ir salonās. Deteris priekšpus, parasti deteris sarmetānāts jāpļap šeit. Šitais ir SRT ar sistu priekšu. Nekur tādu salonu. Tur ir pirmā sērija, man vēl interesēta. Pirmā sērija, kupēja. Kas par dzinēju šitam ir? 128 un būtu forši, ja viņš būtu... Viņš nav manuālis. Bet interesanti ir tāpatās, pat cik tāds aiziet. 15. gada $2400 var uzreiz tagad nopirkt. 2400. Starp citu nav sudīgs veris. Ar priekšas demiņu šitais telek. Nostrāpējis interesanti. Nu, spoguli jau te paspēja, gan jau nolauzt. Rūsas nevedzētu būt. Ļoti minimāli ielikt. Piepīpēts netīši, bet tomēr tas normāli. Rekur mums ir Mercedes. Rekur mums atveda tādu Mercedes ar sāna defektu. Starp citu, varbūt arī klients arī varētu būt viņam. Formatics, S580. Viņam ir atslēga, bet viņš ir laikam nomiris. Atslēga iekšā nevar attiecīt. Jā, un kas ar cenām pagaidām viņš ir izsolē, domāt? Pagaidām ir pa 20. Viss jau uzliks 25 000, arī tā augstāk. 25 000, jā. 21. gada, diezgan jauns. Kad jau video tiks publicēts, te jau varēšu arī pateikt, cik cena viņam ir. S580. Defekts salīdzinoši maz, bet tā ir bagi izšāvuša. Jā, netiekam tāpēc, ka viņš ir nomiris. Kad ir paskatāmies mašīnu, ja? Nu jā. Ja mums tik dārgi palējām nevajag, bet mums vajadzēja tikt iekšā. Jā, mums vajadzēja tikt iekšā. Vai, ka te izskatās, šeit ir daudz vairāk mašīnu, kvalitatīvākas, nav tādas lūžņu čupas, parasti Kopartā ir otrādā. Jā, šeit, lai tiktu iekšā, tev vajag iedot lot numuru, buyer numuru, kompāniju, Amerikas. Tā tikai. Un tev tajā kompānijā jāstrādā attiecīgi vēl ir. Jā. Zem dīlera sanā. Un mēs tagad it kā čekojam mašīnu, kuru mēs pat īsti negribam skatīties. Nu, bet tāpat interesanti. Tas priekš jums? Viss ir priekš jums? Jā. Cenšamies parādīt maksimāli daudz. Jā. Un ķipa, ka mēs beidzam skatīties, viņš ir savāks pats? Citāds par 2200 pie mums nostāsies 6000 eiro.
Ja mums katru minūti var izmest ārā. Zinu, ka mūsu mērķis, ko mēs nākam, un visu vajag tu atradām. Mustangs, jā, kur ir X6 benzīns. Mustangs, kas mums tiešām interesē pašiem. Hop, hop, hop. Nē, automāts. Automāti arī interesē. Kas viņi par damage? 19. gads facelift. Darbināt te varēja, vai ne? Mēģināt. Jā. Vandālisms. Vandālisms. Ar tīru baigi. Nu viņš daļa ir gaizies jau tieši taitos. Kas par skaņu? Nekaitināsim kopartu. Skaņa skaļāka nekā mana Mustanga. Tā. Starp citu. Nav slikts aparāts, neapskaties, cik viņam nobraukums. Te kaut kas nedās. Kaut kas ar piekari. Sliņa tētos, eļas noplūdes nav. Tā kā šits ir interesants variants. Šities vēl nav pārdošanā. Šits vēl drīzumā, bet benzīnīgs, tā kā tā. Mūsu sēdekļi kā vienmēr. Amerikāņu tipa. Amerikāņu tipa sēdekļi. Praktiski aizmugurē demiski. Nebija nekāda baigi. Te noskrāpēts. Nu jā, noskrāpēts. Redzi, kādu var norakstīt mašīnas Amerikā? Jā, tikai jādarbina, ja būtu nopietnas pircējs, kāds mēs varētu arī piedarbināt pajūt. Nu, rādu, vai ja ir interesanti cilvēkiem dot, kas ir šeit, tā var atbraukt. Uztaisīt video. Jā, mēs Nomērītā krāsas, mērītāji. diagnostiku pieslēgt, jā. Bet tas ir pagaidām savonā mums pieejams. Starp citu, Camaro mums Nils no redakcijām jautāja, bet viņš gribēja manuāli. Līdz ar to šis īsti mums nederēs, bet speciāli priekš viņa atbraucām apskatīties arī šo eksemplāru. Aizmugurē noskrāpēts. Slīkotis. Iedomājies? Ļoti interesanti. Nevienas smakas pēc slīkuša nav. Pilnīgi. Rakstīts, ka rūts vai nerūts? Run and drive. Run and drive un viss savs ir apakšā. Jā. Nu saku, šeit pat neviena pelējuma smakas nav. Es domāju, ka viņš aizies diezgan lēti pa labu ciparu. It kā nespus nedrīkst darbināt tādu, bet es domāju, kāds jau cits ir mēģinājis. Nu, bet viņa ir mirusi. Džampu vajag. Neviens, man liekas, džampu ienes nevar iztiet šeit. Jā, tā ir problēma. Skaties. Dīzeli. Eko dīzels, jā. Ai. Kas ir plūdonis, jā? Nē, nav 4. Un nav ādas. Labi, ādo varētu pieciest, bet tas, ka nav pilnpiedziņa. Viņš ļoti lēti aizies. Viņš lēti aizies. Varbūt kādam interesē? Jā, varbūt tāda interesē kādam, kā jau teicu. Bet ne jau sēdekļa apsildes, nav viņš pliks, bet diezgan lēti viņš aizies. Viņam ir kaut kas pa šejienu dabūjies, uzsits pa riepu, kādu barģiru uzrāda. Damage cipa mekanikāli, nu, bet te viņam ir, es domāju, nu, nezinu. Nav traki, nav Atslēgas traki. nav? Ko te? Atslēgas nav? Izskatījās, ka mirusi. Aņģis, vai tu taurēsi? Ne, vienmēr var taurēt. Mirusi. Mēs šomēr atbraucam skatīties ķipā. Tie jau 300 benzīns, pilnpiedziņa ar tādu defektu. Viņš vispār pa kāpēkām te aizies. Cenu. Zini, kas man liekas? No. Ka ir cilvēki, kas jautā CLS-u 63. Jā. Šitā arī daudz, bet viņi V12. V12. Jap. Un cik viņš maksā? Kas tagad? Vai nav varbūt ir? Dabūjis pa to stūri. Salons priekš Amerikas ir diezgan labs. Vēl nav datuma. Bet drīzumā būs. Drīzumā būs tirgošanā, tā kā varbūt jūs pat vēl paspēsiet viņu nopirkt. Tā kā es vēl tiktu, kā mēs liksim iekšā no šitiem video. Zīmītes nav. Nu, tas tur sīkums, bet viņš pa priekšus ir dabūjis.
Jā, mums kādam interesē paskatīt. Kur te ir dabūjis kaut kā, jūs te pa šejienu viņš dabūjis, tāpēc aizgājis. Paskaties, aizbaļi dzīvi. Labi, sēdeklis, rekur, jāpāršu. Jā, no šīs puses trakāk. Rekur, labs mabuļi, es pat teiktu, ļoti labs salons. Labs. Es domāju, ka cena arī būs diezgan adekvāta. Prisoskas? Loks ir pacēlās, tā kā gribētu izšķīt vēl nokrakšķēt. Attiecīgi ir arī dargā gala mašīnas, jeb Rolls Royce, provodku varētu dabūt. Do not. Tad tu komentāros ierakstīs, tas atkal cilvēks. Provodku atradāt vai? Jā, provodka laba. Vandāliši. Nu, tā, kad mēģināja nozegt. Kas par sarkanu. Bet es nekad neesmu Rolls Royce'ā sēdējis, mēs izmantošu izdevīt. Nu kā? Nothing special, nopietni. Nē, iedod kameru, skai. Apsēdies kā, miljonārs aizmugurē, paskaties, kā tur viss varēs uziem. Tā MKš pēc 20 gadiem. Nē, aizmugurē ir foršāk, jā, bet es neteiktu, ka te baigi daudz, vietas forši, materiāli ir baigi foršie, bet komforta ziņā neteiktu pirmais iespējas, gan jau, ka pa ceļu brauc viņš vispār pel. Pat lietus sargi vēl ir, varētu paņemt. Tādi ir tie latvieši. Kāpēc jūs cik nestrādā? Man liekas, ka viņi nobruks. Nav jau, jā. Vandālisms jāķīpa šiten. Noskāpēts un uzdurs. Domāju, varbūt pat policija zinās pakaļ. Uz Bardžeru uzšāva, jā, kaut ko. Par policiju varbūt spieda nost. Tā kā dārgais gals arī ir pieejams. Šitam mēs arī ierakstīsim cenu, kas ir pieejama. Viņš pagaidām vēl nav datumaņa. Bet, kad video iznāks, tad jau... Es pats neesmu sēdēju. Vodu. Ok. Tu tā jūs pazaudējat savus instrumentus? Jā. Pro šefu. Es atvainojos. Uz redzēšanos. Un nevar tikt ārā. Šampānieti lūdzu. Viskijs ar kolu, ja? Viskijs ar kolu. Bet neteiktu, ka baigi tā. Vietas daudz, jā, bet materiāla āda forša. Bet cik viņš maksā? 300 pakas? Man liekas, ka viņam... Vērtība, normāla. 380, manuprāt, bija. 355 000, nobraukums 14-200 mailes. Jā, gan... Un es neredzu iega tādam naudu maksāt. Labi, ne man nauda, nevis maksāt. Pēc tam meklē, kurā mašīnā padirst. Pa Mustangu mēs skatījāmies. Smukā skaņa. Šitais te, paskaties, šitais interesēs. GT-ška. Viņš to nebrauc, tas 15 gadīgi? Jā, tāda braukā driftā. KR sopietā. 23. gada, man starp jautā ik pa laikam par šitādu cenām. Manuālis. Un kas viņam par defektu? Noslīd. Bet te braucoši? Slīko un viss 86. Ka brauc nav, bet... Bet, ja godīgi, pēc slīkoņa nesmet. Nesmirt, viss ir savs. Interesanti, man kā no dīzeļa, no driftera viedokļu. Bunģa diezgan ērta. Šitais interesants aparāts, starp citu. Protams, te materiāla kvalitāte nekāda. Trek režīms, sēdekļa apsili joprojām sūds. Toyota. Kā tu izskatās? Ir ūdens iekšā? Eļļa pilnīgi svaigas. Es domāju, te nekas nav. Pamēģināt piedarbināt? Davai. Klints vai no aķīts vai no? Aķīts. Varētu būt arī nobloķējies motors, arī starp citu. Tā kā viss kas te var būt. Domāju, var paprasīt, ja ļoti vajag.
Bet viņa tā kā paslikus, es domāju, ka neatļaus turpināt. Es domāju, viņai nekā nav. Bet šis ir interesants variants. Šeit var staigāt un pēdīt. Te jau ir paliek interesanti. Es vēl napstam vēl viens zemisturi. Rubikons lielais. Labi, pie mums tāda pierģistrē beigi nepierģistrēs. 20. gada Raptorā. Plūdonis. Plūdos bijis. Te viss ir ūdenība. Pārdots. Nu, pēc tam mēs paskatīsimies pats cik. Pēc tam. Bet viņš ir bijis plūdos. Tūlīt iečakošu. Te ir kaut kas bijis. Noslēpta cena. A kā var noslēpt cenu? Var. Nu, gan liela kravas kasteve. Ants jau 3500 šeit. Z4 kabrioletu, ka reiz man klients viens jautāja, bet viņam vajadzēja 3-strīgo benzīnu. Šeit ir 2,5 benzīni. Nu, mums jau dzen ārā. Šitā ir pēdējā mašīna, ko mēs tikpat drīkstam apskatīties. Jo jāpieraksta katra mašīna, ko mēs skatāmies, ko mēs vēlamies. Pa 1000 pieejama, cipa braucoša, bet nu šitais ir miris, tikai ja kādam vajag buņu. Tikai ja kādam vajag buņu. Nepaspējām aiziet uz otru pusi, bet toties jau kaut ko mēs jums parādījām. Tā jau viss vesels. Buņģa vesela. Tikai tas ir blakus man var redzēt. Bet šeit viss ir beigts. Salona māmi. Cipa jālasa vērā, jā mums? Bet dzirdēju iemeslu. Tāpēc, ka cilvēki nāk un zoka atslēgas, zoka kaut kādas detaļas, vēl kaut kā, tāpēc arī dzen ārā. Mašīnas, kuras vēlamies paskatīt, viņi atved. Paskatāmies un cipa. Jo paši redzējāt, dārgas mašīnas arī te ir. Jā, un cilvēki ir dīleri, kas nāk un vienkārši zoka. Un tāpēc viņi divas paskatījās, ko tev vajag, vai 1-3, ko tev vajag. Atved viņi, paskatījās, diemžēl, bet cipa jāiet projām ir. Jā. Nu, Šeit ir interesanti. te ir interesanti, te ir ko skatīties. Tā kā, ja jums kaut ko vajag kopartā, ja noskatāt, palīdzēsim nopirkt. Ja attiecīgi būs savannā, ir iespēja arī atbraukt, paskatīsimies, jo mēs jau attiecīgi zināsim, kas ir jāskatās. Te ir arī pick-upi, arī Aston Martin jaunie tur bija, un Rams un tā tālāk. Ir ko skatīties, protams. Jā, lēnām. Pa ceļam, lēnām. Jā. 300. GLC 300. Ar tādu sustu purnu, cerams, sen jūs redzēsiet. Bet tik un tā, ka 10-15 minūšu kontents noteikti jums būs bijis. Arī no Koparta nebija viegli, cerams, ka jums patīk, ka pa ceļam uz lidostu Aleksandrs ieveda. Šitais mums ir automāts mītas. Bet nu cena būs šitam lēta cena. Jā, šeit ir ar Hemiju motoru. Skatepakā. Jā, tur ir kaut kas brauc tur. Kādu salonu paskat, kāds salons. No, kas ir? Vēl nav. Nav informācijas pagaidā. Tas pa diemžu. Skrāpēm. Mindies, ka tāpēc viņš dārgi pārdosies. Geņori var arī piedarbināt, bet nu, šoreiz mums tas nav vajadzīgs. Nav vajadzīgas liekas problēma. Jā. Nē, Corvette. Stinglers, reiz kā mums vajag. Aplasīts, apsegts. Aizsūtīsim klientam, ja mums tieši tādu vajag. Jā, priekšas sabojā. Tādu salonu. Kas nobraukums? 11 Ja, nobraukums atbilst. Tā kā mēs noteikti atgriezīsimies un šito arī paskatīsimies. Vēl būs observēt. Jā. Vēl nav observēt. 24. gads. Šits ir ļoti interesants. Ko viņi tad dara?
Ko viņi tad dara? Nekur uz bekšām brauc. Jā. Te viņi krauj virsū, izkrauj ārā, izvet ārā, pareizāk sakot, un uzreiz uz traļa krāt. Beidzot mēs tikām iekšā, kā redzējāt. Paldies kolēģiem, ka visu sakārtoja. Un visu nesanāca parādīt, bet daudz ko parādījām. Tā tas viss notiekās. Un tagad vedīs mani uz lidostu. No sākuma izdzert alu un pārst. Jā. Nu, lidmašīnās arī varbūt kādu alu vēl ieduršu. Nu, jā. Tauta krauj te virsū, tad ved pie mums, pareizāk sakot, pie Aleksandra uz noliktavu. Pats ar čmoku virsū un prom uz loģistikas vietām. Tagad tā. Labi, paldies. Paldies, ka skatījāties. Cerams, ka jums tas bija noderīgi. Sekojiet, kas notiek Latvijā mums. Ja kaut kas interesē Koparcijā, citās izsolēs, mēs palīdzēsim iegādāties, piegādāt. Un nekautrējieties, droši rakstat, zvanat un tad jau tā. Cerams, ka tas bija noderīgi. Milzīgs darbs izdarīts un kā jau teicu, paldies Aleksandram, ko uzaicināja ciemos. Ļāva parādīt jums, kā tas viss notiekās. Čau, tiekamies jau Latvijā.